Garšīgi, koši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas Centrāltirgus. Labdien! Visiem Rīga TV 24 skatītājiem esam tirgū un skatāmies tirgus ziņas. Pēdējās 2 dienas ar jums nebija kopā, ceru, ka jums tirgū gāja labi, bet šodien esmu atgriezies Rīgas Centrāltirgu un tā kā kādas pāris dienas šeit neesmu bijis, atkal ir Rīgas Centrāltirgus sakņu paviljons ir nedaudz izmainījies, jo mums ir ar katru brīdi paliek aizvien vairāk un pilnāka šīs telpas. Un principā tāds neliela izvēle starp to, ja gribās kaut ko saldu, skatāmies uz ārzemju augļiem, kas tagad ziemas sezonā ir ļoti labas mums vīnogas, granātābolu, protams, un arī hurma, kas tagad ir īpaši garšīga, bet arī ar katru nedēļu kļūst vēl gardāka un lētāka. Ja pirms nedēļas vēl tāda super salda hurma maksāja 5 eiro kilogramā, varbūt vairāk, tad tagad jau ar katru dienu vai vismaz pa nedēļai tiešām cenas paliek lētākas, jo tā ir sezona šiem te augļiem. Bet, ja negribās tik ļoti saldumus, tad skatāmies atkal uz Latvijas produkciju, jo mums ir no vietējiem, protams, visi sakņaugi, bet arī dažiem tirgotājiem ir viss kaut kas interesantāks, kā piemēram šeit mežrozītes kaltātes, dažādas nepopulārākas ogas, piemēram, irbenes, kuras neesmu tirgū redzējis, tā kā šur un tur cilvēki pacenšas atnest arī tādas ne tos produktus, kurus mēs esam ieraduši ikdienā pirkt, kurus visi pazīst. Tāpat arī, piemēram, tāda interesanta lieta kā tauksakne, kas izskatās pēc tādas ļoti lielas, melnas, jocīgas saknes. Arī manuprāt, vienīgais atradums Centrāltirgū ar šādu te produktu. Tāpat arī Latvijā audzēti topinambūri, šie te dārzeņi interesantie, kas ir labs aizstājējs kartupelim, ja gribam pamainīt kaut ko savā ikdienas ēdienkartē. Garšīgs sakņu augs, kuru var vietējo audzēto atrast tirgu nevienā vietā. Tāpat, protams, vēl joprojām ķirbji nav izgājuši no sezonas un tuvojās Helovīns, tā kā noteikti, ka tirgu ķirbji parādīsies aizvien vairāk un lielākā piedāvājumā, un nekur vēl ziemai sākoties ķirbji nepazūd. Ķirbji mums paliek Centrāltirgū vēl labu laiku, tāpēc noteikti iekļaujam viņus savās ēdienkartēs biežāk. Tāpat arī ne tikai tās interesantās lietas, bet arī ļoti, ļoti daudz vēl ir tas, kas mums aug, visas saknes un sīpoli, un tas viss mums, protams, ir no Latvijas. Tāpat arī āboli un vēlās ābolu šķirnes un bumbieru šķirnes ir arī, protams, visur tirgū pieejamas. Tāpat varam arī paskatīties uz to, ko mums piedāvā, cik liela tad ir tā ābolu šķirņu piedāvājums, jo, izstaigājot 3-4 tirgotāju stendus var atrast, vismaz kādas 15 dažādas ābolu šķirnes kopā pa visiem ņemot. Tāpat ir tāds viens no tādiem bagātīgāk klātajiem galdiem ar tātad vismaz tā uz ātru aci 4 ābolu šķirnēm, un katram citam tirgotājiem atkal jau var sameklēt kaut ko nepopulārāku. Jums ir Antonovka, kas ir daudziem, tad ik pa brīdim pagadās kāda šķirne, kuru pat nav gadījies dzirdēt. Tepat tātad atkal esam atpakaļ pie hurmām un granātāboliem. Kā jau es teicu, atšķirās cenas diezgan pamatīgi. Hurmām noteikti tas, kas ir dārgākas, ir saldākas, bet ar laiku vēl pēc kādas nedēļas droši vien jau šīs cenas krītās ļoti, sākoties īstai sezonai, un var nopirkt gardu augli jau pa 2-3 eiro. Šodien, starp citu, raidījumā Labs ēdiens labiem draugiem tiekamies kopā ar restorānu Māja šefpavāru. Pagatavosim arī rudenim raksturīgus uzkodas un dzērienus. Būs vajadzīgs ķirbis, būs vajadzīgas odziņas, jo pagatavosim kaut ko siltu, spēcinošu, sasildošu, bet arī ķirbi, tādu pamatīgu, interesantu ēdienu. Un ar ķirbjiem nav galīgi nekādu problēmu, jo varam atrast pat sev interesējošo, ja mēs noejam gar vienu stendu. Mums ir dažādu formu, krāsu un izmēru ķirbji.
Tāpat arī noteikti par ķirbjiem parunāsim arī rīt sīkāk, jo rīt jau sāksim gatavoties visu svēto dienas, jeb Halloween vakara svinībām, kad būs jāizgreb kāds ķirbis, lai varētu radīt to noskaņu, tāpēc arī atradīsim kādu ideālu ķirbi tepat Rīgas centrāla tirgu. Bet, kā jau es teicu, Rīgas centrāla tirgus sakņu paviljons ar katru nedēļu kļūst aizvien pilnāks, aizvien daudzveidīgāks, jo, protams, ne tikai daudzuma ziņā paliek aizvien vairāk stendi, bet arī produktu piedāvājumu līdz ar to. Bet, šoreiz no tirgus ziņām tas arī principā viss. Tiksimies radījumā labsēdienas labiem draugiem, kur jau, kā teicu, pagatavosim gardu, siltu dzērienu, kā arī pagatavosim kaut ko no tirgus ziņām. Šoreiz saku atā un tiekamies nākamo reizi.